Visiem sveicināti, mani sauc Kaspars Gau, un šodien mēs spēlēsim atkal nākošo daļu Stray. Un iepriekšējā sērijā mēs izglābām Sīmusa tēti Doku. Jā. Mēs varam paklausīties, ko viņi runā vispār. Tas ir reāli iespaidīgi, Dok. Neviens nav izdzīvojis tik ilgi mirušajā pilsētā. Un kā mani outsideri, vai viņi atrada ceļu ārā? Billijs. Tātad tu izdzīvoji visus zurkus. Vai tev vēl joprojām ir 10 kannas, kurus tu man apsolīji? Vai tu satiktu dīvainu oranžo dīvainīt, kurš te staigā apkārt? Tu tiešām viņam vajadzēja ieraudzīt. Sīmus? Vai mēs varam tagad iet mājās tēt? Ok. Nu, viņi sarunājās par savējām lietām. Tā, mums izskatās ir jāiet uz turien, tur ir kanalizācija. Es vispār domāju, man notis nav. Man tikai enerģijas dārieni 3. Enerģijas dāriens es varēšu kaut ko nopirkt. Starp citu, jā, man tak ir šitas te seifa parola. Varbūt tur ir kaut kas interesants. Es nezinu, bet var pamēģināt, paskatīties. Benzo. Mamā tevi gaida pie laivas. Tu vari pievienoties viņam, bet vai tu esi visu izdarījis, ko tu gribēji šeit? Tāpēc, kad es aizvēršu durvis aiz tevis, jo es negribu, lai zurki tiek šeit. Es vēl neesmu visu izdarījis. Tā, vispirms man jāpaņem tas kods. Es laikam zinu, kurš man var palīdzēt. Ja jau kaut kāds, tas ir kaut kāds, pagaidi, jāparāda to B12. Parādīsim. Tas uzrakstīts seko numuriem, bet tas izskatās kā binārais kods. No 0 un 1. Tas, mums jāatrod veids, kā šito kodu izlasīt, jo tas var būt kods uz šī seifa. Aha, labi. Man vienīgais liekas, kurš varētu uzzināt 0 un 1. Hakers, jā. Un vienīgais hakers te ir Eliots, kurš uzprogrammē mums to lokātoru. Tāpēc es domāju, pie viņa mums vajadzētu aiziet. Vismaz man tā liekas. Tāpēc, ka, ja jau es domāju, ka viņš ir gids, es ceru. Kurš var izlasīt 0 un 1. Tā. Eliot, čau Eliot. Tā. Paldies par pončā. Lūdzu, nāc un apskati mani. Kad tev vajag kaut ko salabot. Labi, ja es viņam parādīšu priekšmetu. Vot. Vai tu gribi, lai es izlasu bināro kodu? Pagaidi sekundi. Man vajag kalibrēt manas linzes. Te ir, tas ir uzrakstīts bārs. Dīvaini. Kurš... Tātad mums bārs un viss. Kurš bārā kaut kas var būt. Bārā jāmeklē. Viņš kaut ko teica par bāru, tad tur ir nesaprotami burti un... Ok. Mums jāiet uz bāru.
Davai, ej. Atver man durvis. Paldies. Tā. Bārs. Šis bārs? Nu, te neviens. Jā, Dufer bār. Ok. Te uzrakst Dufer bārs. Es viņam parādu bināro kodu. Tas ir ļoti vecs bināris kods. Tikai Gigs, viņš jau mums izlasīja un pateica, ka... Pateica, tas 5? Nē, te nevar izlasīt neko tas. Kur manī jāiet? Kur es atradīšu to bināro kodu? 101, 1, 0, 0, 1, 0, 4. 9, 0. Te ir ļoti daudz cipari. 4, 3, 5, 1. 1, 0, 1. 0, 0, 1, 0, 4. 1, 0, 0, 1, 0, 4. Es tas sapratu, laikam izskatās. Labi. Tā. 1. Tepat 0 nav. Lieliski. Tepat 0 nav. Tātad tas nav tas kods. Bet viņš ir bārā. Saprotams, ka viņš ir bārā. Ja viņš izlasīja par kaut ko par bāru, tad nozīmē mums kods jāmeklē bārā. Vai kura viņš ir? Varbūt augšā? Augšā uziesim. Sveiks, Karl. Var izlasīt? Nē. Labi. Nevaru, te nevaru. Interesanti, kur tas kods paslēpts? Opā, es varu šitan ieiet. Kas te ir? Nekas. Es varu tikai Skaidrs. Made in China. Made in France. Es nezinu, vai pulkstenis kaut ko nozīmē. Vienkārši viņš strādā, bet... Stop, kas tas ir? Opā! 1, 2, 8, 3. Love. 1, 2, 8, 3. Tas točni ir tas, vismaz man liekas. 1, 2, 8, 3. 1, 2, 8, 3. Kur ir... Labi. Uz turien mums jāiet atcerējusi. Tā. 1, 2, 8, 3. 1, 2, 8, 3, ja? 1, 2, 8, 3. Tāks. 1, 2, 8, 3. Lieliski atvēram seifu. Notis tikai un viss, ja? Es ceru, ka tās ir kaut kādas baigi retās notis un baigās ļoti. Jā, es tev atradīšu vēl vienu rakuru. Neizlasāmā notis. Netika neizlasām, bet es varu turpināt vēl joprojām.
Skaidrs. Un cik man tā vēl notis arī atrod? Interesanti, cik? Paldies par mūziku, es papraktizēšos. Vai tu vari atrast vēl? Cik tev vēl vajag? Cik tev vēl vajag? Kurus vēl var notis atrast? Nu, man. Kurus vēl var atrast notis? Labi, vispār man vajadzētu aiziet uz šī... Jā, tā es vēl varu nopirkt notis, bet tad man vajadzēs vēl vienu. Labi, vienalga pameklēšu pēc tam. Jā, protams. Tā, ielīju. Rekur. Te tev būs. Paldies. Labi, redzēšanos. Tā. Un tagad es aiznesu notis atpakaļ pie muzikanta. Sanāk, atkal. Teiks. Paldies par mūziku, es papraktizēšos. Jā, atradīšu vēl ar kur ir. Ceļš kā tu... Es nezinu. Tas ir ļoti labs. Ieklausies. Labi. Normāli. Tā. Man jāatrod vēl viena nots. Mēs Momo šito dzīvokli pārmeklējam, jo es atceros, tur bija nots vienā istabā. Varbūt pārmeklēt citu dzīvoklis, kā piemēram Baltazāra vai Doka dzīvokli. Es nezinu. Es tā tikai iedomājos. Vai, protams, sēžat bez darba. Protams, sēžat bez darba. Varbūt kaut kur citur vēl. Es noteikti tur pārmeklēšu. Tur mēs, man liekas, uz šitā... vai nu uz skapīšu atradām, vai nu uz klavieram. Man liekas, uz klavieram šitā mēs atradām. Es tā domāju. Te nebija? Nebija. Jā, mēs tā uz klavierām atradām. Es to atceros. Es varu pat... Y? Es varu gulēt. Tas mums neinteresē. Tā. Varbūt notis ir viņa istabā? Kurš sakārto grāmatas atkal? Tak viņas. Aha, skaidrs. Mēs jau izmantojam atslēgas. Mēs jau zinām. Tikai kurš grāmatas sakārto? Labi, labi, tad toču neiesim uz Klementīnas un vēl uz to pusi. Tā.
Iesim pie Klementīnas, viņai točnē jābūt notis kaut kādas. Es vismaz tā domāju. Meklējam notis. Nu, notis. Kur ir notis? Avīzes. Notis, rekur. Jā, tas ir notis viens. Rekur. Un šitan. Vairs nav? Nē, vairs nav. Pakšā. Nē, nav, tas nav notis. Labi, viss, tagad mums ir notis. Tagad mēs varam iet atpakaļ pie muzikanta. Vēl jāatrod vēl viens šitas te enerģijas dzēriens, lai mēs iedot to pārdevējiem. Un tad mēs varēsim dabūt pēdējo lietu tajā veikalā. Pēc iespējas vairāk vajag atslēgt, lai dabūtu. Jo mēs ejam. Tā, re, kur vēl notis būs. Jā. Protams, re, kur. Labs lejā. Cooldowns. Nu, davai. Spēlē. Apskaidrs. Apnika. Pārāk gara dziesma. Tā, mums taču nejáiet uz augšu. Tā. Ejam šitan. Augšā. Un šitan tā vismaz jābūt. Stop, mums jāslēdz elektrība. Viss. Gatavs. Un te varbūt ir vēl viens notis kaut kur. Neizskatās. Pagaidām neko neredzu. Es nedomāju, ka te tā vienkārši. Nav? Nevar būt. Nav reāli notis. Es domāju, ka vajadzētu būt. Nē, reāli nav notis. So žēl.
Kuras pēdējās notas atradīšu? Tas nav tas. Varbūt kaut kur aiz kastēm ir notas. Es pagaidām neko neredzu. Nē, nav. Labi, nav tā nav. Tie jāiet skatīties citur. Kur vēl var būt notas? Labi, mums vajag meklēt enerģijas dērienu. Vai notas, es nezinu. Ko pirmo atradīsim? Bārā mēs bijām. Es labprāt gribētu apskatīt ne tikai bāru, bet arī Eliota programmēšanu. Mēs tur tiešām bijām. Mēs tur bijām, jā, es atceros. Tā kur tu lēc, nu? Tā, bārs. Bārā mēs bijām, tur bija tās notas, laikam. Es neatceros. Varbūt augšā notas ir kaut kur. Veiks, Karl. Redz, kur notas. Kur Dievs? Es jau nobijos, ka tas neatradīšu. Bara, kur ir? Uz galda. Labi, tagad pie muzikanta atpakaļ. Viss notas baigi labi paslēptas, ka viņas pilnīgi nevar atrast. Re, kur vēl būs? Rītdienas. Izklausās foršu. Paklausies šito. Tas paskaties šito. Vēl? Cik tev vajag? Es tās notas nemākšu zīmēt, es nezinu, kur viņas ir. Labi, iesim garām visiem veikalām, visām vietām, varbūt kaut ko atradīsim. Protams, tas būs nogurdinoši. Tā, te, kas ir? Te ir notas kaut ko. Neizskatās. Nē, tāpat nekur uzlikt nevar normāli. 11. oktobris. 11. oktobris. 11. oktobris. 11. Tā. Es tā arī nevaru atrast visu šitas te notis. Bet, nu...
Tā, varbūt Simusam mājā ir notis kaut kādus. Viņa laboratorija tēta. Tā taču nekā tāda nav, it kā kastes. Nē, nav. Šiten. Šiten arī nav notis. Labi. Te vēl joprojām tas baks ar robotu. Te mēs jau skatījāmies, tad tur nav notis. Taču ne. Kur varētu vēl būt? Atkal mamma māju apskatīt varbūt. Vai kā outsider mājas apskatīt. Ceru, ka outsider mājās būs, jā. Ja ne, tad man tiešām vajadzēs jau iet, jo dēļ vienas notis tagad taisīt divas veselas sērijas, es negribu. Tā, mamma māja. Tā. Šitā bilde. Nē, šitā nav notis. Kur? Šitā es jau biju, te jau es... Vai tad es nepaņemšu tās notis? Vai es nebiju saglabājis spēli, varbūt? Jā, laikam otrais. Es nebiju saglabājis spēli. Labi. Tā, kas vēl te varētu būt? Tā, enerģijas dērieni jāatrod. Kur varētu būt enerģijas dēriens? Labi, to pēc tam vispirms aiziešu nodot mūzikas notis. Paldies par to mūziku, jā. Rekur pēdējā. Wow, tā ir pēdējā mūzikas notis. Tu izdarīji ļoti labi, mazais. Ņem šito piekariņu kā pateicību. Paskatīsimies, kas ir šī pēdējā nots. Tā, te vienkārši skanās mūzika, un mēs par to nopelnījām, jā, tādu piekariņu. Skaidrs. Tā. Tagad enerģijas dzērieni. Man ir jāmeklē šitādi enerģijas automāti. Man liekas, ka viņi varētu būt uz jumta kaut kur. Pēc iesim skatīties. Tā. Es nezinu, es visus šitos, kā viņi tos,
vietas, kur var atcerēties B12, es visas apskatīju vienkārši. Paga? Es tur biju? Kā tur tikt? Kā tur tikt? Un kur arī pēdējā enerģijas dzēriens, laikam. Lieliski. Tā. Un tagad man vajag nopirkt pa 3 enerģijas dzērieniem to vienu lietu. Tur pārdevējs. Kur šitā te lieta. Kas tā ir? Tas maksās 3 enerģijas dzērienus. Viens. Pat vienu pietiks. Tad tev būs. Opā, atcerēties var. Ok, tad es to... Labi. Tas ir vecais modelis Kompaniona. Iepriekšējā reizi, kuram nebija nekāda personalitāte. Viņi bija sētnieki. Es domāju, tas bija forši, kad viņi attēloja cilvēkus. Izskatās, kad izskatās it kā viņus pēc viņiem ilgojās un nezinu. Viņi bija labi roboti. 48% man ir atslēgts no B12 atmiņām. Man liekas, kad kaut kur te ir noteikti, es nezinu, varbūt, bet man liekas, kaut kur te ir vēl viens, tā kā memories vai tā. Tas nav tas. Tā mums ir vēl joprojām defluksors. Mēs nevaram paskatīties. Laikam nē. Kur varētu būt vēl viens? Jāiet tur, kur mēs neesam bijuši. Varbūt. Tā, kur mēs neesam bijuši. Tā te var nolikt. Un uzlikt atpakaļ es nevaru, ja? Vai varu? Nevaru. Labi. Da nu... Es varu tomēr uzlikt šitam. Es neatceros, šitam bija augšā vai nebija. Jo šitajā lokācijā es nebiju, es visu tur apmeklēju, bet šitan es reti biju. Es tur biju, kur...
Vai, kur var atcerēties. Tas izskatās kā nabadziņš. Viņš kaut ko gribēja šities augšējos līmeņos. Jā, es atceros. Midtowns, tas ir tur, kur viņš gribēja iet uz visiem, tur, kur nav, tur, kur nav nabadzības no šejienes. Iepriekšējā reizē cilvēki no ciemata bija iemācījušies darīt visu šitien te. Bet, protams, roboti arī to visu nokopējuši. 51%. Es nezinu, vai te ir vēl kaut kādas atmiņas, bet, nē, es tā kā visu esmu apskatījies. Es tiešām nezinu. Var vērts vēl skatīties. Es, protams, paskatīšos vēl kaut kādas dažas vietiņas, bet, tā man liekas, kad mēs visi esam apskatījuši. To vietu mēs 100% zinām. To vietu mēs esam, tur augstāk nevar nekur tikt. Tā mēs tur augšā, tur mēs esam bijuši. Tajā galā mēs arī esam bijuši, laikam, tur pie outsideriem. Es tagad neatceros, vai mēs šeit apakšā kaut kur esam bijuši. Varbūt apakšā ir kaut kur vieta, kur var iet. Jāapskatās. Tā, te ir atpakaļ vieta. Varbūt šitan kaut kas interesants ir. Kāpēc viņš tik... ok. Es te nevaru uzlikt. Tas ir atpakaļ ceļš, kad mēs varētu teikt, ienācām šitan un ieraudzījām to robotu, jā. Te bija. Bet nē, te nekur nav. Te mēs bijām... es domāju, kad... Mēs uz kanalizāciju jau esam gatavi iet, es domāju, bet jā, laikam. Opa, jauniņa. Lieto. Mums ir atļauts dabūt šitos te priekšmetus, lai palīdzētu aizsargāties pret zurkiem ciematā. Tā ir atslēga. Es varu kaut ko parādīt viņam. Tā parādīsim. Man nekas nav inventārā. Lieliski. Un šitas... Paskaties uz visiem šitiem te pazudušajiem gēmiem. Šitie atkritumi, tie ir kā nauda no augšējās pasaules. Vai no kaut kurienes citus vienalga. Skaidrs. Mēs iepazināmies ar jauniņajiem. Izskatās, jā, viņi ir leoniņie, tāpēc, kad es šitos neesmu saticis. Jo, ok. Tā, šitan mums viss ir. Kas te ir? Aha, veikals. Tas ir vienkārši uzraksts. Labi, mēs te visu esam nopirkuši. Es domāju, kad te mēs ar visiem parunājamies, ar visiem iepazināmies. Tā,
izskatās, ka mums laikam būs jāiet tur, tāpēc, kad benzo. Mamo, tev gaida uz laivas. Tu vari viņam pievienoties, bet vai tu esi izdarījis visu, ko tu vajadzēja? Tāpēc es aizvēršu durvis aiz tevis, jo es negribu, lai zurki nāk. Labi. Nu, es esmu ļoti stingri pārliecināts, ka es viņam visu izdarīšu, tāpēc, kad laikam atpakaļ ceļa nebūs, un pat, ja neesmu izdarījis, arī nekas. Tāpēc, jā, ejam. Kur viņš taisīs durvis. Ok. Tā. Nu, tagad mums ir jāiet. Es teicu jāiet. Jā, mums ir jāiet. Un tagad mēs ar Momo iesim uz kanalizāciju. Kur arī viņš gaida mūs. Sveiks. Tā, kas tam mums ir? Neizskatās, ka kaut kas interesants. Te vispār arī nekā tāda nav. Protams, var paskatīties, bet te nekā nebūs, es tā domāju. Jā, te nekā nav. Nu, labi. Tāpēc, jā, šo sēriju mēs beidzām. Mēs tagad brauksim pa kanalizāciju nākošajā sērijā. Un, ja jums patika šī sērija, lieciet laiku un abonējiet kanālu. Un uzrakstiet kādu komentāru. Visiem atā!